Labdarības maratons Dod 5 ir norisinājies 12 gadus, nedēļā pirms Ziemassvētkiem. Un es neredzu tam ne galu, ne malas. Teikšu atklāti. Gaužām neticam ir tas, cik ļoti lielu un svarīgu lomu tas ir ieņēmis Latvijas sabiedrības dzīvē. Tieši tā, Dod 5 maratons nav tikai par labdarību un līdzekļu vākšanu, bet tas ir par sistēmas izmaiņām, par to, lai Latvijas sabiedrība, lai Latvijas valsts kļūtu labāka. Tas, manuprāt, ir ļoti tāds spēcīgs nospiedums Latvijas vēsturē. Es domāju, tad, kad kādreiz pirms 100 gadiem kāds pētīs šo laiku, teiks, jā, sabiedrība veidoja savu labdarības maratonu, savu atbildību vienam pret otru. Un 2025. gadā tēma bija palīdzība bērniem, jauniešiem ar kustību traucējumiem, lai kļūtu neatkarīgi, lai spētu sasniegt savu spēju maksimumu. Un tā gandarījuma sajūta, kas ir pēc katra maratona, varbūt ne gluži nākamajā dienā, bet kādu nedēļu vai divas pēc tam, to nav īsti iespējams iegūt nekādā savādākā veidā. Ir taču tik brīnišķīgi noslēgt katru gadu, saprotot, ka tu tiešām kaut ko esi darījis pēc būtības, nevis tikai ķeksīšu pēc.